ir labi zināt, kas tu neesi un kas tu esi. Trapistu mūks Tomas Mērtons mīlējis teikt, ka būt svētam nozīmē būt pašam. Pieredze rāda, ka būt pašam nemaz nav tik vienkārši. Tomēr tas ir iespējams. Par to varam pārliecināties Jāņa Kristītāja piemērā pašā Jāņa evaņģēlija sākumā. 1. nodaļā no 19. līdz 28. pantam lasam, un šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu, kas tu esi. Viņš stingri apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad? Vai tu esi Ēlija? Bet viņš sacīja, es tas neesmu. Vai tu esi pravietis? Viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam jautāja, kas tu esi, lai varam atbildēt tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica, es esmu saucēju balss tuksnesī. Dariet līdzenu ceļu kungam, kā pravietis Jesejs sacījis. Bija atsūtīti arī farizēji, un tie jautāja viņam, kādēļ tad tu kristīji, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne pravietis? Jānis viņiem atbildēja, es kristīju ūdenī, bet jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Viņš, kas ir pirms manis, nāk pēc manis. Viņam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas. Tas notika Betānijā, viņpus Jordānas, kur Jānis kristīja. Kad mums izdodas pieņemt to, kas mēs neesam, un to, kas esam, tas palīdz mums un arī cilvēkiem ap mums. Tad mēs spējam būt mierā ar sevi un savu dzīvi. Apkārtējiem no krusta kļūstam par dāvanu. Tad šajā pasaulē jūtamies iesakņotāki, stabilāki un drošāki. Mierīgāk un veselīgāk uztveram pretēju uzskatu sadursmi un citādi domājošos neredzam kā apdraudējumu sev. Ir labi zināt, kas tu neesi un kas tu esi. Un šajā ziņā Jānis Kristītājs manī raisa abrīnu. Kad priesteri un farizēji no Jeruzālemes Jānim jautā, kas tu esi, viņš stingri, skaidri, nelokāmi un tieši apliecina, es neesmu Kristus. Un tad tie viņam jautā, kas tad, vai tu esi Ēlija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi pravietis? Viņš atbild, nē. Kā redzat, Jānis nav ļoti daudzvārdīgs, taču tas viņam netraucē ieviest skaidrību, jo viņā pašā tā ir. Pēc šīs īsās sarunas, kāds Jānim varētu teikt, gan tu palaidi garām tādu iespēju. Ja ne gluži Kristus, tad Ēlija un pilnīgi noteikti pravieša loma tu Jāni varēja nospēlēt. Bet nekas tam līdzīgs. Jānis zina, kas viņš nav, viņš tam paliek uzticams, un tas viņam aiztaupa nevajadzīgu satraukumu un pārējiem lielu vilšanos. Jānis ne tikai zināja, kas viņš nav, bet arī to, kas viņš ir. Viņš saka, es esmu saucēju balss tuksnesī. Dariet līdzenu ceļu kungam. Jānis zina, ka viņš nav Kristus, un viņš zina arī to, ka Dievs viņam ir devis balsi, lai viņš kristumu pie cilvēkiem sagatavotu ceļu. Viņš ir ceļa zinātājs un ceļa sagatavotājs tuksnesī. Tas nebija viegls, bet tik svētīgs un arī izcili izpildīts aicinājums, jo Jānis zināja, kas viņš nav un kas viņš ir. Ar savu piemēru Jānis mums uzdod jautājumu, kas mēs neesam un kas esam. Vēl vairāk, kā ceļa sagatavotājs Kristum, viņš mums dod dažas norādes pretīm atbildēm. Nezinu, vai arī jūs Jāņa piemērā to saklausat, bet man viņš it kā saka, Rinald, arī tu neesi Kristus, tu neesi Dievs. Un tev tādam arī nav jābūt. Tas, ka man nepieciešams tāds atgādinājums no malas, var izklausīties ekstrēmi iedomīgi un pat aroganti. Tomēr vai jūs man nepiekristu, ka reizēm esam dzīvojuši tā, it kā viss būtu atkarīgs no mums? Reizēm neviennozīmīgās situācijās esam reaģējuši tā, it kā mūsu viedoklis ir vienīgais iespējamais un pareizais. Reizēm pēc lūkšanas esam vīlušies, jo nav noticis pēc mūsu prāta. Kāpēc vīlušies?
jo esam pārliecināti, ka, ja Dievam ir citi plāni, tad vienalga mūsējais ir labāks. Pat būdami ticīgi, brīžos, kad lietas iziet ārpus kontrolas, mēs krītam bailēs. Kāpēc? Jo neusticamies. Mums liekas, ja mēs ar to nespējam tikt galā, tad arī neviens cits netiks galā, un tāpēc bailes ir normālas. Lai arī Dievs mums ir teicis netiesā, es esmu tiesnesis, tomēr reizē mums liekas, ka bez mūsu palīdzības taisnība šajā pasaulē neiestāsies. Tie ir daži piemēri no manas dzīves, kas liek domāt, ka, lai arī neapzināti, es reizēm esmu uzņēmies Dieva lomu. Iespējams, ka es neesmu tāds vienīgais. Tāpēc ļausim Jānim ar viņa skaidrību un tiešumu šodien mums atgādināt, tu neesi Dievs, un tev tādam nav jābūt, jo viņš ar šo lomu tiek galā vislabāk. Tikpat svarīgi, cik apzināties un pieņemt to, kas tu neesi, ir apzināties un pieņemt arī to, kas tu esi. Mūsu identitāti veido vairākas lietas, bet uz vienu izšķiroši nozīmīgu netieši norāda Jānis. Farizēji viņam jautā, kādēļ tad tu kristi, ja tu neesi ne Kristus, ne Ēlija, ne pravietis? Jānis viņiem atbild, es kristīju ūdenī, bet jūsu vidū stāv kāds, ko jūs nepazīstat. Viņš, kas ir pirms manis, nāk pēc manis, viņam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas. Un paralēlā rakstuvietā Mateja evaņģēlijā Jānis saka vēl kādus vārdus. Viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Šo pašu kristību apostols Pāvils savās vēstulēs vēlāk salīdzina ar nomiršanu, proti beigām un augšām celšanos jaunam sākumam. Citviet viņš raksta, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Ar savu kristību Jordānas upē Jānis cilvēkiem deva cerību uz pārmaiņām. Taču viņš nebija tas, kurš šīs dziļās pārmaiņas spēja radīt. Jāņa svarīgākā vēsts bija par to, kurš nāks pēc viņa un nekristīs tikai ar ūdeni, bet ar svēto garu un uguni. Kā jau teicu, ka šāda kristība sevī ietver nomiršanu un piedzimšanu. Nav iedomājams vēl spilgtāks transformācijas notikums. Ja tu esi nomiris, tad kaut kas ir neatgriezenisks beidzies. Ja tu esi piedzimis, tad kaut kas jauns ir sācies, un savu potenciālu tas vēl tikai atklās. Kristība neizmaina manu garumu vai manu matu krāsu, bet iekšējas kļūst par jaunu radījumu. Dažus pantus iepriekš evaņģēlists Jānis saka, ka tiem, kas Kristu uzņēma, un tikpat labi tiem, kas viņu uzņem šodien, viņš dod varu kļūt par Dieva bērniem. Un tā ir jauna identitāte, kas kļūst par īstenību ticībā uz Kristu. Tajā mēs tuvojamies žēlastības tronim un saņemam mūsu piedošanu pēc Dieva bagātās žēlastības, kā saka Pāvils. Tajā mēs ieejam ar Dievu attiecībās, kurās uz viņu saucam Aba tēvs, jeb tētīti. Tajā mēs esam kļuvuši par Dieva mantiniekiem un Kristus līdzmantiniekiem. Pie tam tas viss nav jāuztver vēlamības izteiksmē, jo Dievs savā svētajā garā jau mājo mūsos, dara mūs līdzīgākus Kristum un apliecina, ka mums ir vieta viņa ģimenē. Nils Andersons un Stīvs Gross kursā Brīvība Kristū mūsu dievbērnību apraksta šādi. Kad jūs kristībā piedzimāt no augšienes, jūs kļuvāt par Dieva bērnu. Savā veidā jūs saņēmāt viņa DNS. Dieva gars mīt jūsos, un tagad jūsos ir daļa no viņa dabas. Nekas jūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības. Neviens nespēj jūs izraut no viņa rokas. Mūsu dievbērnība ir skaista Dieva dāvana, un tā ir īstenība jau tagad. Evaņģēlists Jānis raksta, mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Ja mēs šo Dieva žēlastību un savu garīgo mantojumu neapzināmies, mēs turpināsim pūlēties kļūt par tiem, kas patiesībā jau esam. Kad Jēzus līdzībā pazudušais dēls atgriežas mājās, viņam uzvilka vislabākās drēbes un pirkstā lika mantinieka gredzenu.
Taču vai tās bija drēbes un gredzenes, kas padarīja viņu par dēlu? Taču nē, drēbes viņam tika uzvilktas un gredzenes uzlikts tādēļ, ka viņš bija dēls. Ja mēs savu dievbērnību ticībā nepieņemam kā dāvanu, tad mēs turpinam skriet pa apli. Tā vietā, lai ieņemtu mums Kristū dāvināto statusu, lai izdzīvotu mūsu Dieva radīto identitāti, mēs cenšamies uzvesties tā, kā kristiešiem pienākās, un kļūt par to, kas jau esam. Taču nevis tas, ko mēs darām, spēj noteikt, kas mēs esam, bet tas, kas mēs esam, nosaka to, ko daram. Mums nav jāuzvedās kā kristiešiem, bet jābūt tiem, kas esam, Dieva bērniem. Es priecātos, ja pēc šīs prediķa mēs no sirds un ar pārliecību varētu sacīt, es neesmu Dievs, bet es esmu Dieva bērns. Reizēm savas nezināšanas dēļ mēs neapjaušam, cik mūsu dievbērnība ir liela dāvana un kā tā var svētīt mūsu dzīvi. Reizēm mēs domājam, ka tā mums ir jānopelna un tāpēc nekad nejūtamies tai atbilstoši. Reizēm dzīve mūsu dievbērnību skaudri apsūdz, un mēs no tās atsakamies. Taču līdzīgi, kā nekas nevar mūsos izdzēst mūsu vecāku DNS, tāpat neviens nevar izdzēst mūsu dievbērnību. Traģēdija ir tajā, ka mēs varam tajā nedzīvot, un tā mūsu dzīvē tā arī paliek kā neizmantot iespēju. Ja ir tā, ka mūsu dzīve vēl nav mūsu dievbērnības cienīga, tad nesašaubīsimies, neatkāpsimies un neatteiksimies no tā, ko Dievs tik dārgu mums ir dāvinājis. Vārdu dievbērnība veido vārdi Dievs un bērns. Bērns norāda uz nepieciešamību augt, vārds Dievs uz iespēju augt. Tāpēc noteikti arī mēs savā dievbērnībā un tam atbilstošā dzīvesveidā vienmēr varam augt. Lai arī dievbērnība ir 100% Dieva dāvana, tā vienlaicīgi arī ir uzdevums un aicinājums. Jānis piedzima, lai būtu ceļa sagatavotājs kungam. Jau no dzimšanas viņā bija ielikts viss, lai viņš tāds reiz varētu būt. Tomēr kad Jānis to apzinājās un kad viņš šajā aicinājumā iegāja? Tas nebija no dzimšanas. Līdz tam bija ejams ceļš. Arī mūsu dievbērnība nav tikai dāvana, bet arī uzdevums to atklāt, iepazīt un mācīties ļaut tai brīvi un arī drosmīgi izpausties. Iespējams, mums nav izdevies kļūt par daudz ko, par ko dzīvē esam sapņojuši kļūt, bet mēs esam Dieva bērni. Kāds afrikāņu sakām vārds saka, ja tev šķiet, ka esi nabaks, tas saskaiti to, ko nevar nopirkt par naudu. Mēs varētu teikt, ja tu domā, ka neesi nekas, tad apzinies savu dievbērnību. Ja tu domā, ka tu esi nezini kas, tad apzinies, kas tu būtu bez šīs Dieva dāvanas. Mūsu arhibīskaps Jānis Vanaks bieži uzsver, ka savu identitāti mēs iegūstam attiecībās. Visas Bībeles un arī Jēzus dzīves galvenā vēsts atklāja, ka Dievs grib ar mums būt attiecībās. Tām viņš mūs ir radījis, tajās mēs atklājam, kas mēs neesam un kas mēs esam. Tajās mūsu dievbērnība no teoloģiskas patiesības kļūst par dzīvu identitāti. Tajās mēs rodam spēku dzīvei, kur apliecina, ka mēs neesam Dievs, bet ir Dievs, kurš mūs mīl kā vislabākais tēvs mīl savus bērnus.